Sveiki, mīļie, šodien, šajā skaistajā piekdienā. Šodien mums ir ļoti interesanta tēma. Mums ciemos būs viena fantastiska būtne, un šodien būs pilnīgi kaut kas jauns, akadēmijā vēl nebijis. Šodien mēs parunāsim par to, kas saucās astropsiholoģija. Astropsiholoģija. Bet par to jums tuvāk pastāstīs pati Ramona. Sveika, Ramona. Droši pievienojies. Es tevi uzaicināju. Un šodien mēs parunāsim ne tikai par astropsiholoģiju, bet arī par kā iedegt savu sauli. Un par to, protams, Ramona zinās vislabāk. Sveika, mīļā Ramona. Sveiki, labvakar. Mīļie, vai jūs mūs labi dzirdat? Indra, Ilga, Ieva, sveikas, mīļās. Vai jūs mūs dzirdat? Nu, lūk, šodien mums ir saruna par kā iedegt savu sauli, kā pārvaldīt savu enerģiju. Mīļā, es zinu, ka tu tur esi profesionālis, tāpēc es došu vārdu tev. Varbūt iepazīstini ar sevi, kas tu esi, no kurienes tu nāc, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies, kā tu nonāci līdz astropsiholoģijai, kas tas tāds ir. Un tad jau iesim savu tālāk. Prieks, ka esi te. Jā, labvakar visiem vēlreiz. Esmu Ramona. Kā tas mans ceļš man ir aizvedis līdz turienei, kur esmu tagad, tad ir tā, ka līdz ko es tātad pieaugušā vecumā pēc jaunības gadiem separējos no vecākiem, sākās tāds mans sevis meklējumu ceļš. Jo būdama kā mazs bērns, man vienmēr bija tā sajūta, ka ir kaut kas vairāk. Ir kaut kas vairāk par to, ko mēs redzam, par celties, gulēt, ēst, strādāt, ka ir jābūt kaut kam vēl, ka nevar būt, ka tas ir viss. Un es būdama mazs bērns, man ģimenē nebija neviens, ar kuru par to runāt, jo es biju tāda mazliet atšķirīga ar šo sajūtu, ka ir jābūt kaut kam vēl. Lūk, un tad sevis meklējumi un tā kaut kā meklējumi man būtībā sākās kopš separācijas no lielās ģimenes, kopš separācijas no vecākiem. Un būtībā 10 gadus, veidojot savu ģimeni, es paralēli esmu izzinājusi sevi visos iespējamos veidos. Numeroloģija, rūnas, mandalas, krāsu terapija, viss, ko mēs varam iedomāties, kā var nonākt pie sevis. Arī cilvēka dizains, un es esmu arī nonākusi pie tā burvīgā instrumenta astropsiholoģija, un tagad es varu teikt, ka 10 gados, pa tiem 10 gadiem es to savu kodoliņu esmu uzgājusi, to savu iekšējo kodoliņu, kas mums katram ir, un es esmu nonākusi pie tā secinājuma, ka visi šie instrumenti, vai tā ir numeroloģija, vai tas ir cilvēka dizains, vai tā ir astroloģija, astropsiholoģija, viņi visi būtībā mūs ved uz vienu. Viņi mūs ved pie sevis. Protams, tā taciņa numeroloģijā tas ir caur cipariem, caur matemātiku, cilvēka dizainā tas ir caur arī komplicētu sistēmu, astropsiholoģijā tas ir caur zvaigznēm, mēs tā varētu teikt, ka mēs ielūkojamies tajā mūsu astroloģiskajā kartē un mēs caur zvaigznēm, bet arī mēs nonākam pie sevis. Un tad pa tiem 10 gadiem es to taciņu uz sevi esmu diezgan stabili jau atradusi, diezgan stabili redzu to savu vektoru, to savu virzību, un pa tiem 10 gadiem to zināšanu un tās pieredzes ir sakrāts tik daudz, ka es esmu sasniegusi to slieksni, ka es zinu, ka es varu palīdzēt. Es varu palīdzēt tiem, kas arī meklē šo savu ceļu, meklē šo sevis izzināšanu, meklē šo savu kodoliņu, ka es tam ceļam esmu izgājusi cauri un man ir ar ko dalīties, man ir ko dot viņiem. Tāpēc es esmu brīnišķīgā šobrīd dzīves posmā, kad astropsiholoģija ir tas instruments, caur kuru es dodu cilvēkiem, caur kuru es redzu to vērtību, ka, kā mēs sakam, astropsiholoģija, jebkuras šī metode, principā tas ir īsceļš pie sevis. Tas ir īsceļš, tas ir instrumentu kopums, kas tev neliek 10 gadus maldīties, taustīties, paklupt, piecelties, iziet caur dubļiem, kaut kur jāpārpeld vēl pāri grāvītim, jo tur nav ceļa, bet tev ir
instrumentu kopums tev ir fantastisks izceļš, un mūsu vecākiem tāda zināšana vienkārši nebija. Viņi būtu gribējuši iespējams kaut ko tādu, bet viņiem nebija. Šis mums ir tāds laikmets, kur mums šī te informācija ir. Mums ir šie te palīdzošās profesijas pārstāvji, ja mēs tā varam teikt. Mums ir šie te speciālisti, kas mums var palīdzēt. Un kad mēs zinām šo te mūsu instrumentus, mēs zinām savas atslēdziņas, mēs zinām to vektoru, un tas ir tāds iedrošinājums, un tas ir pilnīgi citas kvalitātes dzīve, ja mēs tā skatāmies, vai mēs taustamies un kuļamies, vai mēs zinām, un mēs visus resursus liekam tajā, lai iet uz to. Tāpēc, jā, un astropsiholoģija, kāpēc tā ir astropsiholoģija? Jo principā no natālās kartes, kas ir cilvēka izveidotā karte pēc viņa dzimšanas datiem, mēs nolasam viņa zemapziņas psiholoģisko portretu. Līdz ar to mums ir mēs tātad konstatējam, kas mums tajā kartē ir, tas zemapziņas portretu mēs konstatējam, mums ir rīki, kas ir konkrētas darbības, konkrētas dzīvē pielietojamas lietas, kuras mēs varam darīt, lai attiecīgi vai nu kompensētu kaut kādu spriedzi mūsu kartē, iedegtu saulīti, atslābinātu savu mēnestiņu. Mums ir šie te rīki, tādēļ tā saucas astropsiholoģija. Un tas ir vienkārši fantastisks, kolosāls, brīnišķīgs rīks, par kuru es šobrīd esmu vienkārši starā. Man acis deg par to runājot. Jā, tas ir brīnišķīgs. Man ir jautājums tev, mīļā. Tātad, piemēram, ja es piedzimu kopā ar Ilzīti, nezinu, Madonas slimnīcā, tajā un tajā gadā, tajā un tajā pulkstenī, tikos vienā laikā, vienā vietā, vienā pulkstenī, var taču būt 10 palātas, es piedzimu un Ilzīta piedzima. Tas nozīmē, ka mums astrotās kartes būs teorētiski pilnīgi identiski vienādas, pareizi? Jā. Bet vai mēs būsim ar Ilzīti vienādas? Mēs jau nebūsim vienādas. Nē, un tad šeit sākas tas pats interesantākais. Mēs piedzimstam ar vienādām kartēm, bet Ilzīte ir dzīvojusi citas mammas vēderā. Tu esi dzīvojis citas mammas vēderā. Grūtniecības laikā jau bērniņš ļoti daudz savā mēnestiņā paņem no mammas. Tas ir jau pirmais milzīgais bloks, ka tie 9 mēneši ir bijuši atšķirīgās emocijās, atšķirīgā mammas vispār psihiskā stāvoklī. Tur jau ir dažādas divas pasaules. Otrs, mēs nonākam dažādās ģimenēs, jo mums slāņojās pa virsu. Mūsu kartei, tātad mums ir tā informācija no kartes, bet tam ir uzslāņojumi. Tā ir mūsu ģimene. Pirmkārt, tā ir mūsu mamma, kurā mēs esam bijuši 9 mēneši. Nākamais, tā ir mūsu ģimene, tie ir mūsu piedzīvotās situācijas, tie ir mūsu visādi izdzīvotie momenti, tā ir bērnu dārzs, skola. Viss, ko mēs varam iedomāties, kad mēs šeit atnākam, kā saka, mēs atnākam tīri, balti, eņģelīši, un tad sākās uzslāņojumi. Mums katrs uzvelk savu mētelīti. Katrs mūs tā kā stīpoliņu apģērbi ar kaut ko. Kas notiek, kad mēs sasniedzam to apzināto pieaugušo vecumu, kad mēs sevi sākam meklēt, principā mēs velkam tos mētelīšus nost. Mēs pa vienam mētelītim velkam nost un atdalamies un meklējam, kas tad ir tas kodoliņš, kas ir tas, ar ko es atnācu. Tāpēc jums ar Ilzīti būs vienādas kartes, potenciāls. Karte mums rāda potenciālu. Vai Ilzītei strādās saule, vai Ilzītei nestrādās saule, vai tā saule būs bērnībā apspiesta, vai viņa būs salausta, vai viņa būs... Tur ir tik daudz tie faktori, ko mums uzliek sociums, kādā mēs nonākam. Tāpēc tur viennozīmīgi karte rāda mūsu iespējas. Bet tas, kā mēs viņas izdzīvojam, tur jau būs atkarīgs tātad no uzslāņojumiem no bērnības un tālāk jau visi mētelīši, kas mums tiek savilkt virsū. Teorētiski mēs katrs saņemsim vienādu karti, bet es viņu lobīšu pēc savas prizmas ārā šo karti un sapratīšu un skatīšos uz viņu caur savu prizmu, Ilzīte caur savu. Teorētiski vienādi, praktiski mēs iesim katra savu kartu lobot savādāk, savu ceļu savādāk, jo mēs jau sapratīsim savādāk. Mēs esam savādākas būtnes. Pareizi? Protams, tieši tā. Pastāsti, mīļā, lūdzu mums, kas ir iedegt savu sauli un iegūt enerģiju? Tātad, astropsiholoģijā tāds liels uzsvars mums ir tātad uz mūsu sauli. Kādēļ mēs runājam par sauli? Saule, tas ir es.
tas ir mans kodols, tā ir mana esība, tas ir mans mugurkauls. Mana drosme pateikt jā saviem sapņiem, mana drosme pateikt nē tam, kas man vairs nekalpo, jo kā ir sociālā, mēs augam, mums visi tikai liek savas ekspektācijas, mēs gribam būt labi, mēs gribam būt forši, mēs visiem izdevām, mēs tur aizmirstam sevi. Mēs pat nevis aizmirstam, mēs... Kaut kā tā tas notiek, ka mēs, tieši tā mēs attālamies no sevis. Un kas ir saule? Saule, tas ir mans es. Es sapņoju, es eju uz saviem sapņiem, es negaidu apstiprinājumu, ka kāds man pateiks, ka es to drīkstu darīt. Es negaidu apstiprinājumu, ka kāds man pateiks, jā, šitas lēmums ir labs, to tu pieņem. Es negaidu, ka kāds manā vietā pieņems manus lēmumus. Un kāpēc ir tā saule? Tas ir es, mans kodols, mans centrs, un saule mums ir dzinējspēks visai mūsu kartei. Ja mums nedarbojas saule, kas ir tātad es centrālā vispār mūsu saules sistēmā, bez saules nekas nenotiek. Un līdzīgi ir arī ar mūsu sauli. Ja mums nedarbojas, vai ir nodzisusi, vai apslāpēta saule, mums nestrādā karte. Tur nav enerģijas, tur nav kas griež to karti. Tas nozīmē, ka mēs varam piedzimt ar vienkārši, mums katram kartē ir dārgumi, vienkārši katra karte ir dārgumu pilna. Nav tā, ka Ilzītei ir vairāk vai kādam ir mazāk. Tieši tā, katram mums tur ir vienkārši dārgumu pārpilnība. Bet, ja mums nedarbojas mūsu saule, mums viņa ir apdzisusi, mums karte nestrādā. Man tur var būt jebkas tajā kartē, bet es netikšu tam klāt, ja mana saule būs izdisusi. Ko tas nozīmē? Kā apdzisina manu sauli? Es piedzimstu ar degošu sauli, pareizi? Un kas ir tā saule? Tā, vēlreiz es nedzirdēju kaut kas pārtraukt. Es piedzimstu ar degošu aktīvu sauli kā bērniņš, ja? Tad sociums, visas lietas, tu nevari blablabla saliek tev virsū, uzliek tev ķobīti virsū un tu vairs netici un blablabla. Ok. Saule nodziest, tu jūti, tā kā potenciāls ir, tā kā varētu, tā kā viss ir iekšā balsnī čuks, bet nesaprotu, kur iet, ko darīt, kā virzīties, kā sākt, kā elpot, jo jūtu, ka dzīvoju ne savu dzīvi. Tad saule ir nodzisusi, pareizi? Jā. Ok. Jā. Kā viņu uzdegt to sauli? Kā aiziet šo ceļu pie sevis? Kā viņu atrast? Kā astropsiholoģija palīdz šajā jomā? Varbūt tādiem vienkāršiem vārdiem arī pateikt. Un, mīļie, ja jums ir jautājumi, droši rakstiet, izmantojiet šo laivu, jautājiet Ramonai visu par astropsiholoģiju, par sauli, par savu enerģiju, kā to iegūt, kā to redz, visu rakstiet droši iekšā, izmantojiet iespēju, kamēr var. Tātad saulīte. Sākumā es pastāstīšu, kādas ir izpausmes cilvēkam, kuram kādas ir tās pazīmes, kas liecina, ka tā saulīte ir apdzisusi, ka viņa neuguņo, nekvēlo. Tas būtībā ir tāds eksistenciālais režīms. Tas ir tas režīms, par kuru bērnībā, uz ko skatoties, man bija tā sajūta, bet ir jābūt kaut kam vēl. Tas ir tā, ka, būtībā mēs eksistējam. Ir kā kaut ko gribās, it kā kaut kāds entuziasms kaut kam ir, bet apslāpst gribas spēks, nepietiek gribas spēka kaut kur. Kaut kur kāds no malas pateica, visas ierāvos, tur saklausījos, kā pareizi, ko es tur darīšu, kas es tāds esmu. Respektīvi, tas ir par sevi nepārliecināts cilvēks. Tas ir cilvēks, kurš ļoti bieži dzīvo upura lomā. Tas ir cilvēks, kurš ļoti bieži dzīvo bērna pozīcijā, ka visi citi ir vainīgi pie visa, kas manā dzīvē notiek, jeb nenotiek. Tas ir tāds eksistenciālais režīms. Man pietiek tik, cik savai izdzīvošanai, bet dzīvot krāšņi ar vērienu, laimīgi, tieši tā, šitā kustība, kad vēstuli gavilē, šitā ir tā kustība, viņas nav. Es ceļos, es aizēju uz darbu, kurš man iespējams nepatīk, bet, paciest var, jo, maksā normāli, maksā tik, lai es varu samaksāt savus rēķinus, un tā viss iet uz riņķi, tas vāveres ritenis saucamais. Tas ir eksistences režīms, un tā ir nodzisusi saulīte. Jo kas ir, kad saulīte, kādas ir pazīmes, kad saulīte ir iedegta un uguņo, tie ir cilvēki, kuriem gribās būt līdzās, tie ir cilvēki, kuriem acis mirdz, cilvēki, kuri iedvesmo. Viņiem vienkārši gribās būt blakus, un es saprotu, kāpēc viņiem saulīte deg, un tu, esot viņiem blakus, jūti, ka arī tevī kaut kas no tās saulītes, viņš atstarojās, un tāpēc šiem cilvēkiem pievelkās. Viņiem ir šis te
tā teikt, harizma vest sev līdzi, viņiem ir harizma iedvesmot, jo tas ir tas saules spēks. Lūk, un kā mēs šo sauli varam iedegt? Tātad mums astropsiholoģijā, izpētot šo te natālo karti, izpētot cilvēka personības kodolu, mums ir konkrētas darbības, ar kurām mēs šo te saulīti varam iedegt, mēs viņu varam uzkurināt, mēs viņu varam tātad, turēt tonusiņā un no tā celt sev ārā enerģiju, jo kurinot savu saulīti, mēs ģenerējam sev enerģiju, mēs pārvaldam to enerģiju, kas mūsu kartē ir, jo jebkuram elementam mūsu kartē ir enerģētiskā izeja caur mums. Tas nozīmē, ja mums ir kaut kādi spriedzes aspekti kartē, kaut kāda spriedzīte starp planētām mūsu dzimšanas brīdī, tai enerģija būs izeja caur mums. Un enerģija pēc noklusējuma iet pa mazākās pretestības ceļu. Ja mēs nepieliekam nekādas darbības, nekādas pūles, tā vienkārši pieņemsim auniskā enerģija, kā mums var iznākt ārā caur agresiju, caur lamāšanos, caur visa ārdīšanu, jo tā ir uguns, tā ir agresija. Un tātad, ja mums šis saspringtais aspekts kartē ir un enerģija vienmēr caur mums atradīs izeju, un mēs jūtam, ka bāds gribās uztaisīt skandālu, gribās pakasīties, tāpēc, ka nāk ārā. Tai enerģija kaut kur ir jānāk. Ko mēs darām ar tiem saules iedegšanas mehānismiem un kompensējošām darbībām? Mēs šo te enerģiju, kurai caur mums ir izeja, mēs zinām, kā viņu nevis laist pa mazākās pretestības ceļu, ka viņa grauj mūsu un grauj mūsu vidi, mēs zinām, kā viņu ievirzīt plusos. Tādā veidā daudzkāršojot viņu un izceļot vienkārši megātisku enerģētisko resursu, palielinot savu enerģētiskās kapacitātes ietilpību. Jo kas notiek, kad cilvēki grib sasniegt kaut kādus sapņus, kaut kādus mērķus? Ļoti bieži cilvēki nevar sasniegt savus mērķus, jo viņi nespēj to enerģētiski celt. Nav enerģētiskās kapacitātes. Viņos enerģētiski tam nav vietas. Teorētiski viņiem iekšā ir potenciāls, bet viņš nav izcelts ārā, lai to darītu. Jā. Pareizi saprotu? Jā. Lūk, un šo te saulīti kurinot, mēs ceļam šo te enerģētisko ietilpību. Mēs ceļam savu enerģijas resursu un enerģētisko ietilpību, lai tie mērķi un tie sapņi, lai mēs viņus varētu sasniegt, lai mēs viņus enerģētiski varam celt. Jo mēs nevaram nest to, ko mēs nevaram celt. Kā tu kurini? Piemēram, tas auns. Viņam nāk dosmārā, viņam vajag bļaut un brēkt un koju piecirst un... Kā to? Tas tā kā negatīvās izpausmes mīnus, kas nāk ārā. Bet tā ir arī enerģija. Kā to pārvērst pozitīvajā? Piemēram, tam pašam aunam. Piemēram, aunam. Šie saules iedegšanas mehānismi, kā mēs varam dabūt auna enerģiju, lai viņa nevis iet pa zemākajām mīnus izpausmēm, caur šo te ārdīšanos, caur lamāšanos, caur vidas graušanu, demolēšanu, un kā tik vēl mēs varam iedomāties dusmīgu uguni, kas tulīt te visu sadedzinās un visu nonesīs. Tad, piemēram, pāris darbības ir viena no darbībām. Tie ir energo ietilpīgi sporta veidi. Auns bez izlikšanās sportā, bez tādas, ka vienkārši ir nosvīdas un līdz pēdējiem. Auni nevar bez sporta vispār dzīvot, jo tās enerģijas ir tik daudz un viņi ir tik agresīvi, ka viņi ir jāliek lietā. Otra lieta auniem, kas vienkārši fantastiski izstrādā agresiju, ir publiskā runa. Publiskās runas apgūšana. Liekas, kas tur ir publiskā runa, bet tajā brīdī, tajā procesā gatavošanās, runas gatavošana, sagatavošanās pirms uzstāšanās, tā publiskā visa runa, tur ir mega milzīgs tāds agresijas izstrāde, vienkārši mega milzīga. Mēs pat iedomāties nevaram, bet auniem vienkārši fantastiski izstrādā šo te agresijas enerģiju un iegulda tātad pa pozitīvajām sliedēm. Trešais, kas manam dēlam, piemēram, viņš ir aunu auns, viņam tur vairākas lietas, kas sakrīt tieši auna zīmē, caur vokālu. Vokāls ļoti labi arī var aunam izstrādāt šo te agresijas enerģiju. Un pats par sevi aizskriet dabā, izbļauties, izklaigāties uz rock koncertiem, kur vienkārši var kliegt pūlim līdzi. Tās ir tās piemēri darbībām, kur šo te auna enerģiju, ja mēs aiziesim uz sporta zāli, mēs riktīgi 2 stundas nokačāsimies, ticiet man, negribēsies mājās sievai pārmest par to, ka tie trauki nav tīri, vai? Mīļā, man tev jautājums. Auns, bet tas nozīmē, ka, piemēram, es teikšu, nezinu,
Reku mums Kristīna raksta skorpions. Nu, piemēram, skorpionam. Ne jau visiem ir sporta zāles. Skorpionam ir kaut kas cits, pareizi? Okay? Pagad, Kristīna. Kā par skorpioniem? Mīļie, pirms ejam tālāk, uzrakstiet vienkārši komentārā, kas jūs esat par zīmēm. Par, kā viņas saucās, horoskopa zīmes, ja, latviski. Kas jūs esat dvīņi? Reku Indra ir dvīnis. Pagad, tūlīt mazliet paķidāsim. Tā, Kristīna raksta, kā par skorpioniem, kā viņiem novirzīt enerģiju tur, kur nepieciešams? Nu, ir tā, ka, ja mēs tagad skaramies zīmēm klāt, tad mums ir jāsaprot, kāpēc divi skorpioni, izlasot aprakstu par sevi kosmopolitenā, viens saka, jā, tas tiešām ir par mani, bet otrs saka, nē, kaut kas nav. Tad šeit ir svarīgi saprast, mūsu saule nav mūsu viena zīme. Mūsu saule ir pirmām kārtām mūsu zīme, kurā saule atrodas. Otrām kārtām tā ir māja, kurā saule atrodas. Trešām kārtām tie ir saspringtie un harmoniskie aspekti, kas ir mūsu saulē, kas ir planētu novietojums mūsu dzimšanas brīdī, kas arī mums dod ļoti daudz klāt šīs citas enerģijas. Trešām kārtām, ja mēs runājam par mūsu personības kodolu, tāpat kā saule, ļoti liela mūsu daļa ir mūsu mēnesis, kas ir mūsu iekšējā pasaule. Ja saule tā ir ārējā, es uz āru, mēnestiņš tas ir mana jūtu pasaule, mana emociju pasaule, mana vispār iekšējā drošības sajūta pasaulē. Un arī tur, tātad mums ir mēnestiņš zīmē, mums ir mēnestiņš mājā, mums ir mēnestiņam aspekti, kas tātad dod savu enerģiju klāt, un plusā vēl personības kodolā mums ir ascendents, kas arī piedod savējo enerģiju, un tad redzat, cik daudz ir komponenti, kokteils, vienkārši kokteils, kas veido to te personības kodolu. Tāpēc pateikt par vienu mazu kokteļa sastāvdaļu, kā tev kā skorpionam iedegt savu sauli, tas būs gandrīz nepateikt neko. Okay. Tāpēc tepat nebūtu liela jēga iet tajā iekšā, ka tīri saprast, kas ir tas personības kodols. Mēs esam ļoti daudzslāņaini, daudzšķautņaini, un tad, kad viens no tiem cilvēkiem, skorpioniem, izlasa to sīrupa horoskopa vēstījumu un saka, jā, tur viss ir par mani, iespējams, ka viņam saule ir skorpionā, mēnesis ir skorpiona mājā, ascendenta zīme ir skorpions. Iespējams, ka viņam šim te personības kodolam ir vairāki elementi, kas viņam norāda uz šo te skorpionisko enerģiju. Un tāpēc viņš saka, jā, te viss ir par mani, bet atkal otrs cilvēks, kuram tikai saules zīme ir skorpionā, un viss pārējais ir citādākās zīmēs, citās enerģijās, vispār gaisā vai ūdenī vai ugunī, tur ir pamatots, kāpēc viņš saka, nē, šitas nav par mani. Tāpēc tāda izpratnē par to, ka mēs neesam tikai mūsu viena zodieka zīme, tur mūsu personības kodols ir vesels kokteilis. Tāds pilnvērtīgs, tāds, kurā ir entās sastāvdaļas un vēl ananāsa gabaliņš uzlikts uz glāzītes. Forši. Pastīsimies, kas mums ir. Kas mums esam? Dvīņi, vērsis, skorpions, lauva, uguns. Es arī esmu uguns. Zivs, Ieva ir zivs, Anika ir lauva, kā ar ūdens vīriem. Bija viens ūdens virs, Anika ir ūdens virs. Man ārkārtīgi arī interesants bija tas moments, ka tātad, mēs apmēram zinām, ka mums ir gaisa stihijas pārstāvji, mums ir ūdens stihijas pārstāvji, šis zodieka zīmes, kas pārstāv katru stihiju. Mums ir tātad zemes stihijas pārstāvji un uguni nepieminēja. Uguns. Jā, uguns. Četras stihijas mums ir. Un tad pieņemsim, ja mēs apskatāmies uguns stihiju, tad uguns zīmes, tātad mums ir auns, mums ir lauva, un mums ir strēlnieks. Un apskatoties, pašķitinot tā sīkāk, tad auna uguns enerģija, tā ir tāda pirmatnējā uguns enerģija, tā ir tāda nepieradinātā uguns enerģija. Tas ir tāds uzsākums, ka tāds impulss uzsākās, tāds uguns uzšķiļās un ir. Tad, ja mēs runājam jau par nākamo uguns zīmi, kas ir lauvas zīme, tad tā jau ir tāda
jau attīstītāka uguns enerģija, tā ir tāda es uz skatuves, tāda patmīlība, tā ir lepošanās ar sevi, tā ir tīksmināšanās par sevi, tā ir uguns jau darbībā, tāda apzināta, kura deg un kura ļauj visiem sevi apbrīnot. Un tad strēlnieks, kas ir jau tā kā noslēdzošā uguns stihijas zīme, tā jau ir visviedākā uguns enerģija, kur nāk jau klāt garīgums, plašums, apziņas vēršana. Nu, tā man likās, ka arī pa stihijām ir tātad šis te iedalījums no pirmatnējās tās uguns enerģijas, kas ir visas sākums, līdz pat visviedākajai, vissarežģītākajai, komplicētākajai uguns enerģijai, kas man bija tāds wow! Nu, forši! Tā, mīļā! Kaspars, čau, Kaspar! Tāds jautājums, kā noskaidrot, kas es esmu? Nu, mums tātad, lai mēs sastādītu šo te natālo mūsu karti, kas ir principā zvaigžņu debesu portrets mūsu dzimšanas brīdī. Kā tur viss ir stāvējis tajā brīdī, kad mēs esam ienākuši šajā pasaulē. Kas mums tam ir vajadzīgs? Tas ir dzimšanas dati, tas ir mūsu datums, laiks un vieta, kur mēs esam dzimuši. Un principā no šiem datiem izejot, mēs sastādām to unikālo tieši debesu portretu tajā brīdī, kad cilvēks ir nācis pasaulē, kas viņam tiek šūpulī dots līdzi. Lūdzu, tev ir šis komplektiņš, ej un pasaulē izpaudies. Ok, un es zinu, ka ir cilvēki, kuri pat nezina, kad viņi ir dzimuši, cikos. Ir kaut kāda vieta, kur to var noskaidrot, man šķiet, bija tā kaut kā? Jā, viena no opcijām, ja cilvēkam nav kā manam tētim 75 gadi, tad es nezinu, kā to var. Tas ceļš, jo viens no variantiem ir tātad pieprasīt mūsu dzimšanas iestādē, kurā mēs esam dzimuši, izziņu par mūsu dzimšanas laiku. Šiem datiem ir jāglabājas, kā es sapratu, vismaz 25 gadus, bet viņi glabājas arī ilgāk. Tāpēc pirmais drošākais solis, ar ko sākt, ir tātad pieprasīt izziņu dzimšanas iestādē, kurā mēs esam dzimuši. Ja izziņas nav, iestādes nav, viss noplūdas, visi arhīvi sadeguši, var sakot, nekā nav, ir pakalpojums rektifikācija. Ir, kur caur astroloģiju ir milzīgs tests, viņš ir 2-3 stundu garumā ar vienkārši ļoti kvantumu jautājumiem, caur kuriem var to dzimšanas laiku izlobīt. Bet tā ir liela procedūra, tā ir tāda fundamentāla procedūra, bet es esmu dzirdējis Latvijā, es nezinu nevienu, kas to dara. Zinu, krievalodīgi runājošiem un ārpus mūsu Latvijas robežas, bet tāda iespēja ir. Tāpēc, ja gribās, ir pilnībā nolemts, ka to ceļu vajag iet un tos datus vajag, un es tagad gribu iet caur šādu ceļu, jo dzimšanas dati, principā, lai mēs pētītu sevi caur numeroloģiju, caur cilvēka dizainu, caur astropsiholoģiju, visprecīzākais tieši par tevi trāpīgi būs pēc dzimšanas datiem. Ja mums būs aptuvenie dzimšanas laiki, tur ir tā, ka mēs varam trāpīt, mēs varam netrāpīt. Ja būs kaut kādi rādītāji, kas mainās un uz robežas, tas būs tā baigi aptuveni, es teiktu. Bet ir tātad šīs te metodas, kā to dzimšanas laiku var caur šo te rektifikāciju noskaidrot. Tāpēc ir tāds pakalpojums, to es zinu. Opcijas, mīļie, ir. Ok, super. Tātad, mīļie, ja jums ir jautājumi, droši rakstiet. Ja jūs tas interesē, lai mēs varam tā kā tieši vairāk izvilkt. Es to palūkšu tālāk pastāstīt, tātad saule. Tu vinēji arī mēnesi. Ir saule un mēnesis. Ja es pareizi sapratu, ir enerģija, kura var nākt caur tevi, plusā un mīnusā. Kā tur tālāk bija vēl? Tur bija vēl kaut kas, es zinu. Tātad, mūsu personības kodols, kā jau es teicu, pie kokteļa, ir mūsu saule, mūsu mēnestiņš un mūsu ascendents. Mūsu saule, tātad mana esence, mana būtība, mans uz ārējošais mēnestiņš savukārt ir mūsu iekšējā pasaule, mūsu drošības sajūta pasaulē, mūsu jūtu pasaule, mūsu dziļumi, kas ir uz iekšu. Un ja mēnestiņš vienmēr ir par savu komforta zonu, tad saule vienmēr ved ārpus komforta zonas. Viņa paplašina tos komforta apvāršanas, viņa paplašina nemitīgi to sevis līmeni, tās savas iespējas. Un savukārt ascendents, ko mēs arī skatāmies personības kodolā, tā ir cilvēkam pa priekšu skrienošā enerģija. Tā ir
var teikt, tā kā sociālā maska. Tas ir, kā tevi redz un nolasa sociumā. Tā ir tā enerģija, ko cilvēks no tevis nolasa, pirms viņš vispār ar tevi ir iepazinies. Viņš vienkārši tevi redz, hopā, viņš nolasa to enerģiju. Un tas ir tas ascendents. Kāpēc to sauc par sociālo masku? Tas ir mums vislabākais, visoptimālākais, visizdevīgākais veids, kā sevi pozicionēt sabiedrībā. Kur visums sagaida, ja mēs iedomājamies, pieņemsim no augšas, paskatoties uz mums, ka mēs esam katrs kaut kāds zobratiņš mehānismā. Un katram zobratiņam ir tas sava funkcija. Un tad tas ascendents ir tas, viņš sagaida, ka tu sociumā izpaudīsies tā, kā tev ir paredzēts izpausties, ka tu kā savs zobratiņš darīsi to savu funkciju un to savu uzdevumu. Nu, lūk, tāpēc arī ascendenti ir ļoti vērtīgi zināt, jo, ja mēs tā sociumā izpaužamies, mums ir iespēja, tā teikt, būt visuma pamanītiem un, tu esi īstajā vietā, tu dari to savu lietiņu, kas tev ir paredzēta, super, tu gribi šo ņemt. Nu, tāda iespēja mums tikt pie savu sapņu realizācijas ātrāk un saņemt visuma bonusiņus. Tāpēc, jā, man arī tā ascendenta tēma liekas tāda, ir forši to zināt. Ir forši to zināt kā instrumentu, ko var izmantot. Tāpēc, jā. Es pačukstēšu pārējiem, kad es arī saņēmu savu karti no Ramonas. Un, pateikšu godīgi, mani pārsteidza vairākas lietas. Un viena no tām bija, kas man, protams, ļoti patika, bija raksts, jeb tāda opcija, ko universums no tevis gaida. Respektīvi, kāpēc tu kā dvēsele esi atnākusi šeit uz pasaules zemi. Respektīvi, kas tev ir jādara, kā tev sev ir jārealizē, jāatver, kas tevi piepilda, ko tu augšā kā dvēseles izvēlējusies. Un tas man likās, bēm, to arī var redzēt. Tas bija tik amazing, tas bija tāda augsta šalts. Nopietni! Jā, tur tiešām, ja mēs iedziļinamies un sākam to sevis izpētīt caur šo astropsiholoģijas instrumentu, tur ir brīnišķīgi dārgumi. Pie tam šeit es piebildīšu par to tavu saules ietekšanas mehānismu karti un vispār karti kopumā. Tātad tās saules ietekšanas mehānismi mums ir konkrētas darbības, kuras mēs veicam ikdienā, kuras mēs integrējam ikdienā, tādējādi kurinot to savu saulīti, ģenerējot sev enerģiju un tātad dzīvojot brīnišķīgi, jo pēkšņi, kad mēs ceļam savu enerģētisko kapacitāti, mums sāk notikt tādi it kā nejauši notikumi, fantastiski apkārt. Kaut kāds cilvēks, tur kaut kas, es aizgāju uz turieni, tur veikalā netīšām pie kasas iepazinos, tur aizgājām uz pusdienām, izvērtās biznesa vispār saruna un tādas it kā nejaušības, bet īstenībā tās ir likumsakarības. Un tās notiek tad, kad mēs sākam šo te savu enerģijas līmeni celt, mēs sākam savu saulīti slēgt iekšā, tādējādi mums sāk iegriezties mūsu karte un noved vienkārši pie fantastiskiem ikdienas atgadījumiem, kur liekas, nekad neko tādu neizdomāt, ka veikalā pie kastes, kur man nokrita, es nezinu, piens zemē un man viņu pacēla un viss tur izvērās biznesa sadarbība un vienkārši viss dzīve vienkārši augstā līmenī. Tāpēc arī pie šīm te darbībām, tās ir praktiskas ikdienā integrējamas darbības, bet ļoti interesants ir tas fakts, ka būs darbības, kas mums patiks, kuras, šito es esmu darījusi jaunībā, kad es tur, nezinu, tusējos pa klubiņiem, bija baigi forši. Un tad ir jautājums, kāpēc tu pārstāji? Nezinu, sākās pieaugušo dzīvi, darbs mājas, respektīvi cilvēks iekāpa ritenī un attālinājās solīt no sevis. Bet tā tad ir darbības, kuras mēs atpazīstam, kuras mums patīk un kuras mēs gribam darīt, bet tāpat laikā tajos saules ietekšanas mehānismos ar ļoti lielu varbūtību, un tā ir pārsvarā, ka ir darbības, kuras izraisa pretestību. Kur, nē, šito nekad, tas vispār nav priekš manis, nē, to var izsvītrot un aizmirst. Jā. Tad ļoti vērtīgi ir piebilst, ka šeit, kur ir tā lielākā pretestība cilvēkam, tur ir tas lielākais resurs enerģētiskais, ko var izcelt ārā. Vienkārši, tā ka vienkārši jumts paceļās un mēs redzam debesis, tāpēc tas ir arī tāds ļoti interesants. Viņš sēž iekšā. Un parasti cilvēki, kad viņi izdara kaut ko, kur viņi ir domājuši, nē, tas nav priekš manis, es to nekad nedarīšu, viņi pēc tam vienkārši ir 7. debesīs un
Tāpēc tas ir arī ļoti interesants tāds. Tas nozīmē, skaties, mums ir ūdensvīri, mums ir lauva, zivtiņa, mums ir vēl viens lauva, skorpions, vērsis, dviņi. Mums visa forša buķete. Lai viņi katrs saprastu, lai katra persona saprastu, kā man iedegt savu sauli, kas ir manas darbības. Piemēram, vienam varbūt darbība dejošana, otram zīmēšana, līmēšana, trešam galīgina zīmēšana, līmēšana, autokrāsošana. Piemēram, pārspīlēt tagad. Katram ir sava darbība, tas nozīmē teorētiski pēc tā, ka es esmu strēlnieks, vērsis, jaunava, nevaru pateikt, ir jāpaņem karte kopumā, jāpaskatās, un tad izstrādā to visu karti, kas tev iededz to sauli, respektīvi, kas ir tās funkcijas, kas tevi atver, kuras kultivē tavu sauli, un interesantākais ir tas, ka tās ir ikdienas darbības. Tas nozīmē, ka tieši tā kā saki, es bērnībā dejoju, un es tagad mīļai tikai piemēru saku. Piemēram, izrādās, ka vērsim sauli atver dejošana, grāmatas lasīšana, atrašanās elitē, zirgu jāšanas sacensības, vēl kaut kas, un saki, hei, bet man tas viss patīk, kāpēc es to nedaru, ja? Un liekas, tajā brīdī, kad es aizeju uz to, automātiski tā enerģija pilnīgi atverās un pilnīgi citā gammā ir pareizi. Jā, brīnišķīgi, jo viņa jau iegriež, tā saulīte iegriež to karti. Okay. Mums sāk parādīties piekļuva tiem visiem dārgumiem, jo tā karte ir iegriež, tas ir dzinējspēks visai kartei. Tāpēc tā saule ir tik būtiska. Tas nozīmē, ka šeit ir reāli vienkārši tu iegūsti karti, kur tu redzi, kā tev praktiski ikdienā iegriezt savu sauli. Tas nav nekāds fokus, bet ar vienkārši reālām ikdienas darbībām, kuras ir piemērotas tieši tev, lauva, tieši tev, zivtiņa dzimušajam tam un tam un tam, tieši tev, ūdensvīram dzimušam tad un tad un tad. Katram savas darbības, kas iegriezīs viņa enerģiju. Ir tā pareizi? Tieši tā. Kāpēc mani vispār uzrunāja tā astropsiholoģija, jo visus tos 10 sevis izziņas gadus, astroloģija bija kaut kur līdzās, un tas bija, jā, baigi interesanti, bet nekad tik interesanti, lai es pati nirstu tajā iekšā. Kāpēc man uzrunāja šī te astropsiholoģija, vēl kā to sauc par 21. gadsimta astroloģiju, vēl to sauc par moderno astroloģiju, jo ir reāli rīki, ko tad tev darīt? Man ir, pieņemsim, spriedzes aspekts Saulei ar kaut kādu no planētām. Manā dzīvē tātad šī enerģija var graut mani un apkārtnī plūstot pa mazākās pretestības ceļu, ja es neko nedaru un es viņu nepārvaldu ar šīm te darbībām. Bet tad šī te mūsdienu astroloģija, viņa iedod instrumentu, ko tad darīt. Viņa iedod reālu, praktiski pielietojumu instrumentu, un tas bija tas, kas mani paņēma vienkārši šajā astropsiholoģijā, ka nav tikai fakta konstatācija, ka tev tur nabadzības zīme kartē, ja naudu pelnīt visu mūžu būs grūti, melnu muti, viss ir slikti. Tas tāpēc pārspīlējot, bet šeit ir reāli, ko tev darīt, jo mēs esam mēs dzīvojam tajā laikmetā, ka ja mums ir risināmies ar problēmu, mēs viņu risinam, mums ir tik pietiekami daudz apzinātības, ka mēs ejam un ar šīm te problēmām strādājam. Ir problēma, es strādāju pie tā, un tāpēc man vienkārši es fascinējos, man šeit ir reāli instrumenti, praktiskas darbības, tas bija vienkārši, tas ir mana lielā mīlestība uz šo visu moderno astroloģiju, astropsiholoģiju, ka ir reāli ikdienā pielietojumi, tieši kā tu teici, nevis fokus, vudu un vēl kaut kas, bet reāli, praktiski ikdienas darbības kā instrumenti, kurus es tātad savā dzīvē varu integrēt, tādējādi ceļot to savas dzīves kvalitāti vienkārši, neizmērojamos apmēros. Jā, interesanti. Izklausījās mazliet sarežģīta no sākuma likās. Kā tu tur tā saule iedeg, bet patiesībā tādi praktiski rīki. Kultivizēt ikdienā, ikdienas solī vienkārši spērt tos soļus, kas jāspēr. Nemeklēt, neplūst, vienkārši iet šo savu. Liena mums raksta. Bijusi konsultācija, bija ļoti noderīga. Ne par sauli, bet dzīves ceļu. Paldies! Man jau uz osāda sākas.
Tā kā, nu forši. Vai ir vēl kaut kas, ko tu gribi pateikt mūsu skatītājiem, kas ir svarīgi, kam pievērst uzmanību? Varbūt kāda pērle, ko tu vēlies iedot līdzi? Es domāju, tie mani ceļa vārdi būtu tādi, ka, ja iekšā ir šī vēlme uz sevis izzināšanu, ja iekšā sajūta, nu, ka ir jābūt kaut kādam, es viennozīmīgi iedrošinu šos cilvēkus iet pie šīm te palīdzošās profesijas pārstāvjiem, un tāpēc, ka tas ir īsceļš uz savu labklājību, uz savu laimi, uz piepildītu dzīvi, uz vienkārši brīnišķīgām likumsakarībām, kas sāk notikt dzīvē, ka tu ej to savu celiņu, ka tu ej to savu taciņu, ka tu vispār saredzi, kur tā tava taciņa ir, ka tu satausti, jo manā gadījumā saules iedegšanas mehānismi, viņi man iedeva tādu milzīgu paļāvību, milzīgu ticību tai lielajai jēgai, ka tādu milzīgu drosmi īstenībā, jo kopš es sāku mācīties astropsiholoģiju, mana dzīve vienkārši, nu tā kā kūleņiem transformācijās gājās par to, kāds kosmos vispār paverās, kāds skats uz dzīvi vispār cits paverās, un arī ar cilvēkiem komunicējot, kad viņi iegūst šos saules iedegšanas mehānismus, arī viņi atzīst, ka tāda drosme parādās. Es kaut ko pieņemsim, esmu gribējis 5 gadus, es nevaru saņemties, nu gribās, bet es nevaru, kaut kas ir, ko par mani padomās, ko par mani teiks. Viņš saņem saules iedegšanas mehānismus, viņš redz melns uz balta uzrakstītu to darbību, uz ko viņš 5 gadus nav varējis saņemties. Viņš vienkārši aizšaujās kā atspere, jo viņš zina, kāpēc viņš tur iet, viņš zina, kāpēc viņš to dara, viņš zina to lielo jēgu tam visam, un tas bija arī tas, kas man ļoti spēcīgi nostrādāja, ka ir šī te milzu paļāvība, milzu iedrošinājums un beidzot drosme rīkoties, beidzot drosme izlikt to, kas iekšā ir sēdējis tā klusiņām un uzprasījies, nu kad jau tu sadzirdēsi, nu kad jau, nu kad? Kas meklē sevi, kas grib meklēt sevi, kas taustās uz to savu vektoru, uz to savu taciņu viennozīmīgi. Es jums iesaku, ejiet un piedzīvojiet, un tiešām dzīve iegriežās pavisam citās enerģijās, pavisam citā kvalitātē, pavisam citā līmenī, un tas ir vienkārši fantastiski. Nu, super, mīļie. Teikšu tā. Pirmkārt, teikšu mīļi paldies Ramonai šodien par laiku un enerģiju, jo tas ir mūsu dārgākais resurss, ar ko mēs šeit varam dalīties. Otrkārt, es gribu pateikt paldies, ka mūsu universums ir savedis kopā. Treškārt, mīļie, mēs ar Ramonu turpmāk tiksimies Instagramā. Man jau uzosādiet. Un ziniet ko? Mēs kā piemēru, lai saprastu dziļāk, ja tu šodien noskaties, tev rezonē Ramonas enerģija, saki, wow, baigi interesanti, bet nesaproti īsti vēl, kas tas ir. Mēs paņemsim, varbūt nākamnedēļ pastīsimies, kā ar laikiem ir, ieiesim Instagramā laivā, un mēs varam paņemt Ramonas karti, manu karti, un viņas iziet cauri un izšķidāt, lai jūs saprotat, par ko iet runa, un varbūt arī ir kaut kas tas priekš tevis. Vēlāk mums būs sarunas arī par bērniem, kā bērnus vairāk sadzirdēt, kā saprast, kā sajust, kā būs daudz, visa kā interesanta. Mēs celsim piemērus ārā, apskatīsim viņus un seko līdzi, skaties, iedrošinies. Varbūt tas ir arī kaut kādu atbilžu segments priekš tevis, ko tu vari priekš sevis paņemt, bet tu pati sajutīsi. Vai tas ir tavs, vai nav tavs, jo zini, ka visam ir vieta būt. Visiem Ramona nederēs. Visiem es arī nepatīku, tas ir ok, tas ir super, un katram ir savs mīļie. Ja? Tāpēc, ja ir tavs, droši raksti Ramonai, es šim laivam augšā uzrakstīšu ar Ramonas vārdu un uzvārdu, un tā kā ielinkošu Ramonu, droši raksti privāti Ramonai, ja tev interesē šis viss tuvāk. Nu, ko tiksimies tādos, teiksim, jau te bija tāds iepazīšanās viegla, bet mēs jau tiksimies tādās reālās darbībās, kur vienkārši reāli paķidāsim kartes, teiksim tā. Un tad tev noteikti būs jau vairāk skaidrs, kas ir astropsiholoģija, kā tas jūtās, kā to var pielietot, ko es no tā varu paņemt, ko man tas dod, vai galīgi vispār neko nedod. Arī ir. Visam ieta būt. Ne tā? Tieši tā, tieši tā. Nu, ko mīļie? Tieši tā. Paldies skaistajā piekdienā par laiku.
par enerģiju. Paldies, ka skatījāties, ka bijāt. Ja skaties atkārtojumā, noteikti ieliec sirsniņu, vai ieraksti atkārtojumā, skatos. Nu ko, lai top, lai nodara, katram savi instrumenti, katram savs, varbūt kaut kas priekš tevis. Nevelti tu šodien skatījies. Lai jauki, un Ramona, ar tevi mēs tiekamies, es jau ceru nākamnedēļ. Ko? Jā. Paldies, mīļie, un lai top. Čau, čau!